Sveiks! Mani sauc Kristīne, un es esmu meitene no Juglas. Nu, ko zelta rudens ir klāt. Un nemaz nav jādodas uz Siguldu, lai baudītu zelta lapas. Tās var baudīt arī šeit, Juglā. Un kurš gan laiks varētu būt labāks, lai runātu par skolu? Protams, ka rudens. Tādēļ šodien dosimies nelielā ekskursijā pa Juglu un apskatīsimies, kādas Juglā ir skolas. Pašlaik atrodamies pirmajā Juglā, dodamies caur skaisto Liepu aleju pa Baltazaru ielu un iesim apskatīties Rīgas 63. pamatskolu. Tā atrodas Baltazaru ielā 6. Esam atnākuši līdz Rīgas 63. pamatskolai, kura celta 70. gadā, un pamatā tā bija krievu valodas apmācības skola, taču 1998. gadā tā kļuva par divvalodīgo skolu. Un pēc pievienošanas 16. vidusskolai 2010. gadā tad skolas darbība tika organizēta divās skolās – Baltazaru ielā 6 un Pāles ielā 9. Nu, bet drīz to skolu pārformē par pamatskolu, jo bija maz apmeklētāju, maz skolēnu, un skolēnus, kas vēlējās vidusskolā mācīties, tos novirzīja uz Juglas vidusskolu. Vairāk arī īsti nav ko stāstīt, jo es pati esmu no 3. Juglas un diezko nedraudzējās un nečupojās ar 1. un 2. Juglas skolēniem. Nu, tāda bija situācija, jā. Bet šeit tā tad atrodās 63. skola, un tur uz priekšu, braucot pa šo Baltazaru ielu, var nonākt Juglas dzelzceļa stacijā. Un tagad mēs tuvojamies Silcienu ielai 3, kur kādreiz atradās pirmā ebreju skola. Dubnava ir ebreju skola, kas bija pirmā Padomju Savienībā padomju laikos, un tās dibināšana bija iespējama tikai Latvijā. Pašlaik šeit atrodas jauniešu un bērnu centrs Auseklis, kur notiek dažādas nodarbības un pulciņi. Tātad ēka ir saglabāta priekš bērniem. Šeit arī sporta laukums, futbola laukums. Tā diezgan paliels stadions. Un šeit var redzēt ēkas iekšpagalmu. Nu tā, esam nonākuši līdz mācību iestādē, kas kādreiz bija mans pirmais bērnu dārzs. Nu, tagad atceros audzinātāju Austru un auklītes Podru. Pēc tam šīs bērnu dārzs kļuva par profesionālu tehnisko skolu celtniekiem. Te mācīja mūrniekus, dažādas profesijas saistītas ar celtniecību. Nu, un šī skola tagad ir apvienota ar centrā esošo Gaiziņu ielā 3 un nosaukt par koledžu, bet šeit turpina dzīvot bērni. Pašlaik te ir privātais bērndārzs, Juglas radošā sirsniņa. Tā kā viss turpinās. Ēka ir atjaunota. Skaisti. Es pat atceros, mans grupiņas ieeja bija tur. Tajā stūrī kreisajā. Jā, labas atmiņas par šo dārziņu, bija forši. Starp citu, šeit pagalmā aiz mājas bija arī basēns. Betonēts. Vasarā, kad bija silts laiks, mums pat ļāva tur plunčāties. Atceros vienu nedarbu, kā pirms iešanas uz basēnu
tika atnestas pusdienas uz grupu. Un mēs ar manu draugu Linārdu netīšām zupas katlā noslīcinājām nazi. Es īsti nezinu, kā tas nazis vispār mums gadījās par rokai, bet mēs to nazi noslīcinājām, un par sodu mums bija jāsēž grupā. Mēs nedrīkstējām iet peldēt. Lūk, tādi bija sodi kādreiz. Tagad pamazām tuvojamies Vēles ielai 64 Rīgas Juglas vidusskolai, kas ir mana dzimtā skola. Agrāk gan tās nosaukums ir bijis savādāks. Skola ir celta 65. gadā, un 67. tā tika atklāta. Tad skolā mācījās 1369 skolēni un strādāja 55 skolotāji. Tur redzams arī skaists ābeļdārzs, kur notiek izlaidumi, ja ir labs laiks. Skola bija liela un arī mācījās divvalodīgie skolēni, gan latviešu, gan krievu valodā, un mācījās divās maiņās. – 1991. gadā skolu pārdēvēja par Juglas ģimnāziju, bet 2001. jau nosauca par Rīgas Juglas vidusskolu, un tā ir tāda vēl šodien. Skolā ir kolosāls stadions izbūvēts. Manā laikā, protams, tāds nebija. Bija diezgan briesmīgs skrejceļš ar asfalta segumu, basketbola laukums ar asfaltu. Tad vēl viens laukums, kuram vienmēr bija peļķi, un tur nevarēja neko darīt. Un, protams, ka bija laukums, kurā varēja mest granātu. Es, starp citu, biju rajona čempioni bumbiņas mešanā. Neatceros, kura klase, 4. varbūt. Metu 39 metrus, tas skaitījās ļoti labi. Nu, un tur tālumā aiz stadiona jūs varat redzēt skolas, Juglas vidusskolas sākuma skolu, kurā mācās bērni līdz 5. klasē, un labajā spārnā ir arī bērnu dārzs. Starp citu, tas bija mans 2. bērnu dārzs, jo pirmo sāk remontēt, un mūs pārcēla uz šo, kas bija jaunāks it kā. Skola ir liela, sastāv no 3 ēkām. Nākamo es parādīšu 3. ēku, kas atrodas Malienas ielā, kur pievienoja salīdzinoši nesen Juglas vidusskolai. Juglas vidusskola ir beiguši diezgan daudz populāru zinām cilvēku Latvijā, piemēram, jurists Jānis Bordāns vai basketboliste Elīna Babkina, Aigars Grauba. Starp citu, ļoti bieži gāja klausīties, kā Grauba spēlē starpbrīžos klavieres aktu zālē. Nu, ja zāle bija atvērta. Forši viņš spēlē, man patika. Nils Skapāns, režisors, žurnālists Pauls Timrots arī. Mūsu Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Sandra Kalniete, Vineta Mužniece un hokejists Kaspars Daugaviņš. Kā jau iepriekš stāstīju, par Juglas vidusskolu tuvojamies Malienas ielai 89, kur atrodas 3. Juglas vidusskolas ēka. 2019. gadā pieņēma lēmumu šo skolu apvienot ar Juglas vidusskolu. Kādreiz tā saucās Ezerkrasta vidusskola, bet pirms tam tā bija 2. pagarinātās darba dienas skola. Tā kā Juglas vidusskola ir varena liela, saimniecība ir liela, skolām daudz.
Galvenajā ēkā pārsvarā mācās vecāko klašu skolēni, un šeit ir pamatskolas skolēni. Nu, lūk, mēs tuvojamies vēl kādai mācību iestādē Juglā. Tā ir Juglas mūzikas skola. Kādreiz tas bija medicīnas darbinieku nams, kur arī notika dažādi mūzikas pulciņi un dejošanas pulciņi. Šeit es arī esmu nedaudz dejojusi, bet tagad šeit ir 1985. gadā atklātā mūzikas skola. Agrāk tā atradās Ezerkrastu vidusskolā, bet tagad ir pārņēmusi visu šo māju, kā arī blakus esošo. Piemēram, šeit kādreiz bija krāja kase šajās durvīs, kur bija jādodas maksāt par dzīvokli. Šeit bija nomas punkts, varēja iznāmāt teltis un citas lietas. Un tad tālākajā galā bija pasta nodaļa. 64. pasta nodaļa. Tagad šeit visur ir mūzikas skola. Nu, tālūk. Bērniem ir, kur mācīties mūziku. Vasaras beigās mūzikas skola organizē koncertu šeit pat dārzā. Visi interesanti var nākt skatīties un klausīties 3 vakarus pēc kārtas. Šeit vēl kāda mācību iestāde, Rīgas stila un modes tehnikums, kas pašos pirmsākumos 1964. gadā tika dibināta kā profesionāla tehniskā skola, kur sagatavoja pulksteņmeistarus, frizierus, šuvējus. Nu, tagad šis ir tehnikums, kur mācās arī stilisti, frizieri, kosmētiķi. Jā, dots nosaukums Rīgas stila un modes profesionālais tā kā tehnikums. Šeit sagatavo frizierus, vizāžistus, šūto izstrādājumu izgatavotājus, fotogrāfus. Taču 1985. gadā šeit tika apmācīti arī stjuarti, radiomehāniķi un drēbnieki. Skolā mācās 600 audzēkņi. Šeit ir arī kokmītnes viņiem. Atrodas Ūdeļielā. Tagad mēs tuvojamies bijušajai Rīgas 16. vidusskolai, kas atrodas Pāles ielā 9. Šeit notika mācības krievu valodā. Nu, taču 2010. gadā to likvidēja šo skolu un ilgu laiku tā bija tukša. Tagad ir zināma, kā atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Šeit notiek gan mācības, gan sporta pasākumi, gan kultūras pasākumi. Dienā šo centru apmeklē 500 iedzīvotāji. Nu ko, šodienas pastaiga pa Juglu ir noslēgusies. Kā tu redzi, esmu ieradusies savā fotostudijā Open Photo, jo paredzēta kāda mīlīga fotosesija jaunam pārim. Ja tev patika šodienas pastaiga, spied like. Ja vēlies komentē, varbūt ieraksti, ko tu vēl vēlies redzēt no Juglas. Un atceries parakstīties uz manu kanālu Meitene no Juglas. Čau!